Labdien! Mani sauc Jana Andersone. Gribēju pastāstīt. Mēs gājām ar dēlu pastaigāties un ieraudzījām balodīšus, neparastus. Interesantā krāsā nebiju redzējusi, esmu visādās krāsās redzējusi, bet šis bija tā kā brūngans, tāda kā rozā un baltu asti. Un otrs balodis bija tumšs, ļoti tumšs, gandrīz melns, bet nebija īsti melns. Un man tas pievērsa uzmanību. Atnācu mājās un domāju, kas tā bija par zīmi, kā to varētu tulkot, to zīmi. Un manas kārtis pasaulē saka, ja, pasaulē tagad notiek attīrīšana no tā nepatikšanām, no ievilkšanas nepatikšanām, ja, kad manipulācijām, nesapratnēm, strīdiem, vai ne, kas rada negatīvas vibrācijas, melošana, skaudība un jūs jau ziniet, visas negatīvās īpašības. Lūk, notiek attīrīšana un daba palīdz dot zināšanas, dot zīmes mums. Kā aiziet no nelabvēļiem, no cilvēkiem, kas ir egoistiski, kas tikai savā labuma ir mērķtiecīgi, neņemot vērā citus. Un tagad tas atjaunojās mums jauns kā laikmets, kā jauna dzīve. Tagad ir tieši tāds pārdomu laiks, kā šodien arī bija vēlējums, kad ir jāpārdomā savas vērtības, jāpadomā, kā nelaist nelabvēļus, konfliktus sev tūmā un aizdomāties par dziļākām zināšanām, lai mēs zinātu, kā iet uz savu labklājību, padomāt par savu dzīvesveidu, par to, ko mēs ēdam, par to visu, kas radītu to labklājību, lai būtu veselīgs dzīvesveids, lai mūsu ķermenis labi justos, atjaunotos. Šobrīd tāds laiks. Un visur pasaulē tā pamazām notiek. Tāds vēstījums bija pa ceļam. Lūk, gribējās ar jums padalīties. Līdz citai reizei. Ja jums ir kādi komentāri, padalieties.